Trešdienās, 16:10. Radio 1 ēterā raidījums Bumba grozā. Bumba grozā. Viss par un ap lielo basketbolu Jēkabpilī. Raidījuma saspēles vadītāja Lāsma Irša. Atkārtojumu klausies ceturtdienās 19:10 un svētdienās 11:11. Neviens nespēj saturēt mūs! Basketbola klubu Jēkabpils atbalsta Jēkabpils pilsētas pašvaldība, LG Cargo, Sijā Jēkabpils PMK, Sijā Pata, Sijā Mikor un akciju sabiedrība LNK Industries. Esiet sveicināti Radio 1 klausītāji! Klāt atkal ir trešdiena un ēterā kārtējais raidījums Bumba grozā. Sākumā pastāstīšu tātad par jaunumiem basketbola pasaulē, LBL līgā un saistībā arī, protams, ar mūsu basketbola klubu Jēkabpils. Tātad trešdien, 8. janvārī, piedzīvojām spilgtu revanšu pret Biznesa augstskolu Turība. Spēle notika Mārupes sporta centrā un tiešām prieks, ka guvām šo uzvaru. Bet tālāk svētdien, 12. janvārī, diemžēl zaudējums spēlē pret Latvijas universitāti. Tas īsumā par spēlēm, bet šodien studijā mēs esam 2-1. Es Lāsma Irša un mūsu studijas viesis basketbola kluba Jēkabpils spēlētājs Jurijs Aleksejevs. Labdien, Jurij! Labdien! Paldies, Jurij, ka tomēr saņēmies šodien un atnācis pie mums uz studiju. Saprotu, ka komandās šobrīd nav viegli, bet varbūt pastāsti, kāds tad ir noskaņojums šobrīd komandai un kā jūs gatavojaties nākamajai spēlei uz šī visa fona? Komandai tāds noskaņojums tagad ļoti kauniecisks. Tāpēc, ka mēs nedrīkstējam pieļaut tādas kļūdas, kā mēs pieļaujam pret tām universitātu komandām. Un tagad iet visādas pārunas ar spēlētājiem un tā, ka mēs nedrīkstam vairs tā paklupt uz tādiem pretiniekiem. Ja mēs zaudētu Ventspils vai Vefam, neviens neko neteiktu, bet pret universitāti mēs kā nekā esam profesionāļi, un es uzskatu, mums jāiet pāri tādiem pretiniekiem kā universitātes. Pēc taviem uzskatiem, kāpēc zaudējāt Latvijas universitātei? Kaut kādas neveiksmes vai nenoskaņošanās vai individuālās kļūdas? Spēle sākas ļoti labi. Mēs aizgājām vadība pārliecinoši un bijām pat plus 14 kaut kur. Un pēc tam vienkārši, es nezinu, vienā brīdī kaut ko atslabinājāmies. Viņi iemeta tur dažus metienus, sajūta savus spēkus, pielīdzināja to rezultātu līdz minimumam. Mums parādījās kaut kāda nepārliecinātība pa sevim. Neviens negribēja kaut ko uzņemties uz sevim vai vēl kaut ko sākas ne komandas spēle pilnībā. Mēs maz devām piespēles un daudz kļūdījāmies, nevarējām iemest, sākas kaut kāda panika. Tā arī sanāca, kā zaudējām. Jā, sāpīgs zaudējums. Jurij, tu esi spēlējis pie ļoti daudziem treneriem, daudzās komandās. Kā tu vērtē Edgara Tetera darbu? Labs jautājums. Es vērtēju, protams, ļoti pozitīvi, tāpēc, ka tas treneris man uzticas un viņš mani pieņēma atpakaļ komanda, kad man nebija darba un dot man spēles laiku. Nezinu, man ļoti labas attiecības ar viņu, kā ar cilvēku, kā ar treneri, tikai ar pluszīmi. Un kā jūs gatavojaties katrai jaunajai spēlei? Katram jaunam pretiniekam? Kā? Mēs analizējam, skatāmies video, protams, analizējam visas viņus kombinācijas, kura kombinācija, ko mēs darām, kur mainamies, kur nemainamies, kur tur to darām vai to darām. Kā saka, izskatām visus vājus un stipras puses. Bet tu esi apmierināts. Jums ir ļoti labs gan cilvēciskais kontakts, gan arī tīri profesionāli. Tu esi apmierināts ar treneri, viss kārtībā. Jā, un tāpat arī ar kolektīvu. Vispār komanda kopumā ļoti pozitīvi atrasties ģērbtuves vai laukumā vai jebkur. Mēs esam ļoti draudzīgs kolektīvs, un tā es domāju, mēs drīz rādīsim, uz ko mēs esam spējuši. Prieks dzirdēt, Jurij. Lai gan komandai šobrīd neiet varbūt tik spoži, kā gribētos, tomēr ir arī vairākas labas ziņas, ir vairāki individuāli sasniegumi, ko ir vērts šodien mums pieminēt. Tātad spēlē pret Biznesa augstskolu Turība Kamerons Randls sasniedza Alderes LBL sezonas rekordu 37 gūtos
punktus. Un līdz šim šis rekords piederēja Mārcim Vītolam no Latvijas Universitātes zīmīgi, un tie bija 36 punkti. Un vēl ir kāda laba ziņa. Arī mūsu komandas basketbolists, amerikānis Trojs Bārnis, ir ieguvis Eurobasket.com nomināciju Baltijas basketbola līgas vērtīgākais nedēļas spēlētājs. Tātad Trojs ir uzrādījis lielisku sniegumu spēlēs pret Tikko Rapla un BK Valmiera. Un šīs spēles tad arī pacēla BK Jēkabpili 4. vietā savā grupā Baltijas basketbola līgā. Jurij, kā tu vērtē amerikāņu darbu spēlēs? Vai nav tā, ka viņi vairāk tomēr tiecas pēc kaut kādiem individuālajiem sasniegumiem, nevis strādā komandas labā? Jā, loģiski, tāpēc, ka viņi atbrauc, piemēram, uz tādu Latviju no tās Amerikas, jā, viņam tas gads pēc universitātes, protams, viņi grib sevi ļoti, ļoti te pierādīt un tā, tāpēc viņi, man liekas, pa daudz dažreiz spēlē individuāli. Tāpēc, ka viņi grib nākošu gadu tikt labākajā klubā, tur ar labāku atalgojumu un tā tālāk. Tā, es uzskatu, tas ir trenerim jādara, lai viņš kaut kā pareizajā slieksnī vai kā noliktu viņus, lai tās strādātu ne tikai individuāli, bet strādātu uz komandu tas rezultāts. Tas ir galvenais. Jā, vēl kādi labi jaunumi mums ir. Tātad 10. janvārī Jēkabpils Tautas namā notika svinīga labāko Jēkabpils sportistu sumināšana. Pasākumā Sporta laureāts 2013 un mūsu BK Jēkabpils ieguva veselas 3 nominācijas. Nomināciju Jēkabpils Sporta laureāts 2013 komandu sportā saņēma komandas spēlētājs Mihāls Hlebovickis. Viņš tātad mūsu komandā spēlēja jau 2. sezonu, un šajā sezonā tika atzīts arī kā oktobra vērtīgākais, labākais spēlētājs tātad Latvijas basketbola līgā. Otrs apbalvojums ir par gada labāko treneri, ko saņēma tātad mūsu galvenais treneris Edgars Teteris. Un, protams, tā, manuprāt, saldākā nominācija ir par skatītāju atbalstītāko komandu. Ja? Tad mēs, vai ne, Jurij, sakam lielu paldies visiem mūsu atbalstītājiem. Tas tiešām paldies. Es varu visiem pateikt, ka mūsu tribīnes nav tukšas. Un paldies jums, ka jūs nākat katru spēli un atbalstīt mūs. No šīs patīkamās nots noslēgsim pirmo raidījuma daļu un tiksimies jau pēc neliela brītiņa. Atgriežamies studijā. Atgādināšu, ka jūs klausāties raidījumu Bumba grozā, un mūsu šodienas viesis ir Jurijs Aleksējevs. Jurij, pastāsti, kā tā sanāca, ka tu atkal nokļuvi pie mums BK Jēkabpils un pašā sezonas karstumā? Vasarā tā bija piedāvājums no kluba Jēkabpils turpināt sadarbību, bet izskanēja vēl viens piedāvājums no basketbola kluba Odesas, un es padomāju, Latvijā es vēl paspēšu paspēlēt, un Baltijas līga, un tā es jau spēlēju līdz tam, un tos gadus. Visu savu dzīvi spēlēju Latvijā, un tā. Un, protams, man bija liels vilinājums, kā spēlēt Ukrainas superlīgā, un pa Odesas komandu dzīvot Odesas pilsētā, un tā. Protams, es pieņēmu to piedāvājumu, bet kā nekā mēs šķiramies no tā. No basketbola kluba Odesas, un es atgriezos Jēkabpilī. Pirms tam, protams, vēl mēnesi paspēju paspēlēt basketbola kluba Valga, lai nezaudētu formu un tā, bet tagad atpakaļ esmu. Bet es taču priecīgs, vai ne, ka esi pie mums atpakaļ? Jā, protams, pat arī, ļoti priecīgs. Jā, mēs arī bijām priecīgi uzzināt, ka tu atkal būs pie mums, un īstenībā tāda ļoti labā brīdī, manuprāt, arī pievienojies mūsu komandai. Jā. Kad komandu nomocījušas traumas, tad vajadzēja vēl papildu spēki. Tieši tā. Pastāst, lūdzu, kur vēl esi spēlējis bez Latvijas? Saprotu, tātad nedaudz Igaunijā? Igaunijā, jā, 1 mēnesi. Tas ir Ukraina, 3 mēnešus, 4. Un spēlēju 1 gadu Čehijā, Ostravas klubā. Kur patika tev vislabāk? Vislabāk man patika, protams, Odesa. Tas paliks manā atmiņā, man liekas, uz mūžu. Man patika tā pilsēta, vispār basketbola atmosfēra, tie skatītāji, tas pilnas zāles, tās emocijas un tā. Spēlēt tādā superlīgā, augsta patiešām līmenī. Kāds ir tavs spilgtākais mirklis tavā basketbolista karjerā? Viņus, man liekas, ir ļoti daudz. Katrs,
pirmais, es nezinu, līgums vispār ar basketbolu klubu, un pēc tam tur pirmie tie sasniegumi, piemēram, rajona, pirmie tur medaļas, diplomi un tā, bet man tāds sasniegums, es nezinu, priekš manis viņš ir liels. 3. vieta mēs ar basketbolu klubu Liepājas Lauvas dabūjām 2009, varbūt 10. vai 11. gada dabūjām 3. vietu. Tas man bija, patiešām, kaut kas. Pagaidām man nebija vēl tā, kaut kas liels. Un kā tev šķiet, kurš būs šī jaunā gada nozīmīgākais notikums tavā dzīvē? Šī gada? Jā, jaunā gada. Varbūt ne tikai basketbolā, bet vispār tavā. Privātajā dzīvē man mainās. Jā, kā vasarā mēs ar manu meiteni precēsimies un tā. Tas būs, man liekas, spilgtākais. Lieliskas ziņas. Jā, lieliskas Apsveicam. Ziņas. Paldies. Tā, mums ir arī klausītāji iesūtījuši vairākus jautājumus. Un Uģis jautā, kas ir tavs favorīts basketbolā Latvijā un ārzemēs? No kā tu mācies? Kam tu seko līdzi? Latvijā. Tā. Kad es biju vēl jaunāks, tad man Armands Šķēle ļoti patika. Pēc tam, visi, protams, sekoja Andrim Biedriņam. Tas tā, kuri tagad nāk prātā. Tiem Sandis Valters, protams, man bija, tādi, tas bija, kad jaunāks. Tagad, kad tu viņus jau pazīsti privāti, tad, tā ir jau. No ārzemēm es nezinu, visiem tas, protams, klasiskais ir Maikls Džordans. Tas bija, visiem elks. Tāpat arī kā man. Ingūna jautā, kādi ir tavi hobiji? Kā tu pavadi no basketbola brīvo laiku? Es visu laiku pavadu ar savu meiteni. Mēs, piemēram, varam brīvajā dienā izdomāt, aizbrauksim uz Rīgu vai kaut ko pastaigāt, vai uz kaut kādu, atrakcijas parku vai kaut kur vai pie vecākiem. Tā arī visu laiku ar mīļotu cilvēku pavadu laiku. Vai mājās sēžam vienkārši. Ar kaut kādiem citiem sporta veidiem nodarbojies vai nē? Nē, man jau bija pieredze, ka tur spēlēju futbolu un guvu ļoti smagu traumu. Izlaidu ap 3 mēnešiem no savas karjeras. Līdz tam es ne ar vienu vispār sporta veidu negribu nodarboties. Nevajag man riskēt, kamēr es profesionāls, es negribu neko. Skaidrs, paldies liels, Jurij, par atbildēm. Paldies, ka šodien atnāci pie mums. Klausītāji, atgādināšu jums, ka šovakar ir spēle ar basketbola klubu Barons kvartāls, un spēle notiek Jēkabpilī sporta namā, un sākums ir 19:30, un tev, klausītāji, tur ir noteikti jābūt. Basketbola klubs Jēkabpils ir mūsu komanda, un sportā, tāpat kā draudzībā, ir jāatbalsta un jātic kā labajos brīžos, tā arī neveiksmēs. Vai ne, Jurij? Jā, tieši tā, tāpēc ļoti visi gaidīti. Tieši tā. Mēs pierādīsim, ka mēs esam tā vērti. Tieši tā, Jurij. Tiekamies šovakar tribīnēs par mūsējiem un par uzvaru. Paldies! Trešdienās, 16:10. Radio 1 ēterā raidījums Bumba grozā. Bumba grozā. Viss par un ap lielo basketbolu Jēkabpilī. Raidījuma saspēles vadītāja Lāsma Irša. Atkārtojumu klausies ceturtdienās 19:10 un svētdienās 11:11. Neviens nespēj saturēt mūs! Basketbola klubu Jēkabpils atbalsta Jēkabpils pilsētas pašvaldība, LG Cargo, Sijāp Jēkabpils PMK, Sijāp Pata, Sijāp Mikor un akciju sabiedrība LNK Industries.